pogu. Un vispirms došu vārdu Aijai Zučikai no Latvijas vides investīciju fonda. Apmēram 5 minūtēs pastāstīt par pašu termos projektu, kur ietveros šī programmatūra ir izstrādāta. Tā, es dodu Aijai tiesības. Tā, Aija, lūdzu, vajadzētu būt, ka tu vari parādīt savu ekrānu. Mēģinu. Jā, redzam. Redzam, jā. Paldies, jā. Tā. Tātad īsumā izstāstīšu, šī iespēja šo rīku veidot mums ir pateicoties projektam Termus. Un Termusā mēs no Latvijas esam 3 projekta partneri iesaistīti. Latvijas vides investīciju fonds, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra un Fortum. Un būtībā mūsu projekta mērķis bija izveidot tādu izstrādāt siltumapgādes sistēmas kartēšanas metodoloģiju, programmatūru un saistošos modelēšanas rīkus, lai ar tās palīdzību varētu plānot un modelēt siltumapgādes tīklus, kā viņi varētu izskatīties. Latvijā mēs koncentrējāmies uz siltumapgādes tīkliem, bet ar šo rīku ir iespējams arī modelēt dzēsēšanas sistēmas tīklus. Projekta mērķa auditorija, tātad mums ir respektīvi visi, kam šis rīks varētu noderēt ikdienā, pašvaldības, siltumapgādes uzņēmumi, arī komunālie uzņēmumi, kas nodarbojas ar šo siltumapgādi pašvaldībās. To, ko projektā mēs izstrādājām, tātad mēs sagatavojām šo modelēšanas metodoloģiju. Balstoties uz šo metodoloģiju, mums ir sagatavotas jau konkrētām 4 pilotu teritorijām siltumapgādes kartes, kur bija konkrēti jau modelēts, kā tātad šī siltumapgādes sistēma varētu izskatīties. Un ir arī sagatavoti modelēšanas algoritmi, lai varētu respektīvi šajā rīkā modelēt dažādus scenārijus. Piemēram, jaunus pieslēgumus, jaunus tarifus, kādas būs cenas, ja mēs pamainīsim tarifus, kādas būs cenas, ja mēs pamainīsim siltumtrašu novietošanu, kādas būs CO2 emisijas, kādi būs labākie veidi. Respektīvi, dažādi algoritmi bija tika sagatavoti, lai šo rīku pēc iespējas plašāk varētu pielietot, tieši analizējot un atrodot konkrētu risinājumu konkrētam piemēram. Un tātad es jau minēju, šis rīks mums tika izmēģināts 4 pilsētās, un tajā skaitā arī Jelgavā. Tātad šī ir bezmaksas programmatūra. Viņu mums izstrādāja galvenais partners, mums ir no Anglijas, Londonas, un tātad tas, ko viņa mums dod, mums viņa galvenās iespējas tātad ir optimizēt šo centrālās siltumapgādes tīklu plānošanu, ļauj kopīgi vispār sniedz atbalstu enerģijas plānošanas procesā un arī nosaka un piedāvā dažādus risinājumus, lai samazinātu arī CO2 emisijas. Un tātad tie galvenie 4 scenāriji, ko tad šī programmatūra ļauj. Tātad viens ir, ja jums jau ir konkrēti centrālās siltumapgādes tīkls un jūs viņu vēlaties paplašināt, kā pievienot jaunus patērētājus, gan patērētājus, gan arī jaunus siltumenerģijas došanas punktus, gan arī otrs tātad ļauj plānot, kur varētu šo tīklu vilkt, lai būtu pēc iespējas ekonomiski izdevīgāk, tātad respektīvi labāku maršrutu veidot. Tad trešais variants arī ļauj optimizēt tīklu, paskatīties, kur arī ne tikai varbūt to pašu tīklu likt, bet arī kur labāk likt to tā saucamo katlu māju vai vispār to enerģijas došanas avotu, un arī dot. Un ceturtais, ko viņš ļauj arī optimizēt dažādus tos risinājumus, piedāvā paskatīties, kā būtu, ja, piemēram, ja mēs nevis izmantotu šķeldu, bet, piemēram, saules kolektorus kā enerģijas došanas avotu, un tā kā dažādus scenārijus ļauj modelēt.
Kā jau es minēju, mēs esam 16 partneri no 8 un 8 Eiropas pilsētas tātad jau ir izmēģinājuši šo rīku. 4 no tām ir tās, kas mums projektā ir pilota pilsētas, kur konkrēti, piemēram, Spānijā šis rīks tiek izmantots, un lai izveidotu pilnīgi no jauna tīklu reģionā, kur ir rūpniecība, bet kur nav izvilkts centrālās siltumapgādes tīkls, un tātad, respektīvi, tiek plānots uz šajā reģionā viņu izveidot. Islingtonā dzīvojamā rajonā, kā būtu, ja šādu tīklu tiktu veidotu pilnīgi no nulles. Jelgavā, Latvijā Fortums paplašināt tīklu vēlās, un tad arī šis rīks tiek izmantots, lai modelētu, kā labāk un optimālāk būtu paplašināt šo tīklu dzīvojamā rajonā. Un Varšavā, Polijā atkal arī ļoti plašs centrālās siltumapgādes tīkls, vispār viens no lielākajiem Eiropā, un tad tālāk šis rīks termos arī tiek izmantots, lai skatītos, kā paplašināt šo tīklu, kā optimizēt. Metodoloģiju pieminēšu tikai tātad mums ir balstīta uz tiem, ka punkti, kas piegādā enerģiju, punkti, kas patēra enerģiju, tātad šie savienojumi tiek izmantoti, pa kuriem tad šī enerģija tiek piegādāta, un tad var redzēt un var modelēt, cik katrā konkrētajā mājā tiek patērēta enerģija, kā viņu var optimizēt, respektīvi, kā viņu varbūt, kāda būtu situācija tajā mājā, būtu lielāks patēriņš, mazāks patēriņš, to visu ir iespējams tā kā šajā rīkā izmēģināt. Un izmantojam mēs OpenStreet datus un LIDAR datus, bet ir iespējams arī pievienot savus GIS datus un konkrēto vietu. Un tātad ir arī pieejami dažādi atbalsta materiāli, gan rokas grāmata, gan programma, gan arī dažādi inovāciju katalogs, kur var paskatīties piemērus par siltumapgādes un dzēšēšanas sistēmām Eiropā. Un tas viss mums ir pieejams projektu mājaslapā bezmaksas, un mēs arī aicinām izmantot un lietot. Tā, tas no manis būtu īsumā viss par pašu projektu. Paldies, Aija! Liels paldies par prezentāciju Aijai! Un šobrīd es skatos, ka neviens pagaidām jautājums nav. Varbūt ir kāds jautājums par šo? Kādam šķiet, ka nav. Tad paldies Aijai šobrīd. Un es tālāk nākamajās 5 minūtēs mēģināšu pastāstīt par to, kur termos var atrast. Tātad jūs esat izdomājuši modelēt kādai pilsētai siltumapgādes sistēmu, tātad kas jums būtu jādara? Vispirms jūs dodaties uz thermosproject.eu mājaslapu, un šeit daļa no informācijas ir arī latviešu valodā, bet ne visa, bet jums no šīm 5 izvēlēm būtu jāizvēlas vidējā termos tool, termos programmatūra jeb rīks, un pēc tam tālāk izvēlaties termos tool, un atveras tāds neliels apraksts, what is termos software, un pēc tam ir where to access it, kur pie tās piekļūt, un šeit ir tāds maza sarkana podziņa by clicking here, tātad noklikšķinot šeit, jūs varat nokļūt pie termos rīka. Tālāk atveras šāds atvērums, ja jūs esat iepriekš jau reģistrējušies un izmantojuši, tad jūs šeit rakstat savu e-pastu, pasvordu un logojaties iekšā. Ja vēl neesat, tad jūs spiežat šo pogu create un izveidojat savu kontu. Tad vēl par vienu iespēju, ko es gribēju pastāstīt. 10. decembrī, tātad tas ir diezgan drīz, 17. pēc Latvijas laika vai 16. pēc Centrāla Eiropas laika, jums ir vēl iespēja pievienoties starptautiskam webināram angļu valodā, un tur būs dažādas Eiropas pilsētu modelēšanas projektu prezentācijas angļu valodā. Vairākas no šīm pilsētām, ko Aija minēja, varētu būt, bet varbūt arī
citas. Tātad, kā pilsētas ir izmantojuši šo modelēšanas programmatūra un kāds ir bijis rezultāts. Un šis webinārs būs tādas lielākas apmācību programmas ietvaros, kas saucās Pathway D. Un bija 3 webināri, šis ir palicis pēdējais, bet, ja vēlaties pieteikties, jums ir atkal jāiet uz thermosproject.eu mājaslapu. No 5 sadalēm jūs izvēlaties pēdējo Get Involved, pēc tam Training, un atverās šāda Thermos Trains a Trainer Certification Program, bet Registration Open un atkal Registration Now Here. Tātad šeit varat vēl piereģistrēties, jo, ja kāds vēlas, iespējams, ka var vēl arī pieteikties uz visu treneru apmācību, vai arī vienkārši varat paklausīties šo webināru. Un pēdējā lieta, ko es gribēju pastāstīt par Thermos projektu, projektam ir arī kanāls YouTube'ā. Ja jūs YouTube meklētājā ierakstat Thermos Project, atveras Thermos projekta konts, kurā pašlaik ir 19 video, un jūs, piemēram, varat paskatīties šīs iepriekšējās apmācības, iepriekšējos webinārus. Tas būtībā bija viss no manis. Paldies par uzmanību par to. Nākamais mēs nonākam līdz pašai galvenajai lietai, kas būtu praktiskā apmācība, bet vēl pirms tās es gribēju lūgt varbūt visiem, ja būtu iespējams uz vienu mirklīt ieslēgt kameras, lai mēs varētu uztaisīt tādu vienu kopēju bildi, kas mēs šeit esam. Ja vien tas ir iespējams, vai varat? Tas uz 3 minūtēm. Liels paldies, prieks jūs redzēt. Varbūt varam pamāt visi. Prieks redzēt dzīvus cilvēkus šajā brīdī. Paldies. Tad tālāk mēs droši vien varam dot vārdu Valdim Riekstiņam no SIA Fortum, un Valdis mums pastāstīs tālāk par praktisko pusi, un šī ir arī galvenā. Tā, tūlīt mēģināšu Valdim dot pieeju. Tā, Valdi, vajadzētu būt, ka tu vari. Jā, tikko parādījās. Jā, redzam. Tā, sveiki visiem. Es sākšu, pirms mēs ejam iekšā rīkā, mēģinam jau kaut ko spēlēties. Es izstāstīšu to Fortum situāciju Jelgavā, kādēļ mēs vispār iesaistījāmies šajā projektā un kā mēs viņu praktiski šo rīku izmantojam un lai tas priekšstāsts nedaudz, pirms mēs ķeramies pie praktiskām lietām. Tātad īsumā Fortums Jelgavā darbojas jau daudzus gadus. Šī ir mūsu biomasas koģenerācijas stacija, viena no modernākajām Baltijā, kas pamatā nodrošina arī visu pilsētē nepieciešamo siltumenerģiju, dedzinot biomasu šķeldu pamatā un ražojam arī elektrību, ko mēs nododam Nord Pool biržā pamatā. Mēs piegādājam siltumenerģiju lielākajā daļā pilsētas, tas ir 16,000 mājsaimniecības, gandrīz 200 biznesa klienti un atkarībā no gada apmēram 170 gigavatstundas ir siltumenerģijas, pārdotās siltumenerģijas apjoms. Un tīklu garums ir 75 un šīs ir tīkls ir tā galvenā lieta, par ko šis rīks arī tā kā runā. Un, lai uzlabotu siltumenerģijas sistēmas efektivitāti un visu kopējo, mēs darbojamies vairākos virzienos. Teiksim, ir tieši pagājis, man liekas, tagad gads, kopš mēs esam uzbūvējuši siltumenerģijas akumulators, kas ir sevi pierādījuši labāk nekā mēs bijām plānojuši. Tā, ka temperatūras ir salīdzinoši
siltas, un tas jau mums balansēt labi diennakts griezumā siltumenerģijas saražojam, kad ir liels pieprasījums un tērējam, kad elektrība ir lēta, un lieki nenoslogojam savas ražošanas sistēmas. Otrs, kur mēs strādājam, ir pie degviela alternatīvu izskatīšanas. Mēs jau šobrīd esam uzsākuši sabiedriskās apspriešanas procesu, lai kopā ar šķeldu mēs līdzsadedzinātu enerģētiski radītos atkritumus ar augstu enerģētisko vērtību, un domājam, ka tuvāko gadu laikā mēs arī šo realizēsim. Un tad trešais virziens ir tīkla blīvums un efektivitāte, jo mēs aktīvi atjaunojam siltumtrases, taču tīkla blīvuma palielināšanas liels izaicinājums, jo pilsētas attīstās salīdzinoši lēni, nav milzīgi izrāvieni, līdz ar to jādomā, kā labāk noslogot tīklu, jo tāpat notiek energoefektivitātes aktivitātes, gan izglītības iestādes, gan daudzdzīvokļu mājas aktīvi siltinās, kas samazina mums jaudas un patēriņu, un kaut kādā veidā jāskatās, kā mēs to varam kompensēt. Līdz šim mums tas ir izdevies. Mēs vidēji mēs esam ar nelielu pozitīvu bilanci, kad tas siltuma patēriņa samazinājums ir mazāks nekā jauno patērētāju apjoms, kas pieslēdzas pie mūsu tīkla. Bet šis ir tas virziens, ko mēs gribam attīstīt vairāk. Un, lai to attīstītu, mums ir vairākas problēmas. Par cik siltuma apgāde ir regulēts bizness, tad mums nav lieka cilvēku resursi, kas varētu veltīt īpaši daudz laika plānošanas darbiem, jo ir ikdienas citi darbi, kam ir augstāka prioritāte, un koncentrēšanās notiek uz ļoti konkrētiem un specifiskiem projektiem, bet tādu plašāku skatījumam īsti neatliek laika. Un savā ziņā tas ir saistīts ar to, ka nav īsti rīki, ar ko šo plānošanu veikt, jo tā, kad mums ir bijušas kaut kādas lielākas tīkla attīstības, pirms vairākiem gadiem mēs piesaistījām ārpakalpojumu, kas veica šos darbus, izmantoja savas speciālās programmas, kas bija ilgs un dārgs process. Mēs neesam tik liela pilsēta ar tik aktīvu tīkla attīstību, lai turētu kaut kādas dārgas un sarežģītas programmas, jo viens ir tās izmaksas programmas, bet otrs ir jābūt speciālistiem, kas viņas ikdienā darbina un lieto, lai izmantotu pilnvērtīgi viņa funkcionalitāti. Un Termos lielā mērā atrisina visas šīs problēmas un ļauj to plašāko skatu vai kaut kādas plānošanas lietas darīt ar ļoti nelieliem ieguldījumiem. Un Jelgavas gadījumā mēs viņu sākam ar vien vairāk izmantot, un tieši pēdējos dažos mēnešos, kad ir vadības uzdevums saprast, kur mēs varētu paplašināt tīklu. Un tad, pieņemsim, mums ir esošais pilsētas siltumtrase, un tagad jautājums, kur būtu racionālāk plānot tīkla attīstību. Jo ir vairāk reģioni, kur mūsu tīkls nav attīstīts, un tad jautājums, vai tās vietas, kas šķiet varētu būt pietiekami interesanti, vai tās jaudas un ieguldījumi un patēriņš ir pietiekami liels un investīcijas pietiekami mazas, lai būtu vērts veikt šos ieguldījumus. Un tāda reģiona vietas ir daudz, pie tam var modelēt dažādas situācijas, vai mēs ejam pa maziem soļiem, nezinu, 3-4 ēkas kaut kādas, kas mums interesē, vai mēs ejam ar plašākiem soļiem. Un īpaši mūsu kolēģi Pērnamā aktīvi darbojās privātmāju segmentā, un uz ko mēs līdz šim vispār nebijām skatījušies, tad šis rīks ļoti labi mums palīdz to darīt, jo tas ir ļoti daudz mājas, ļoti sarežģīti veikt kaut kādas programmā zīmējumus speciālistiem, jo tur ir daudz dažādu variantu, tad šeit mēs to varam izdarīt burtiski dažās minūtēs. Ir kaut kādi industriālie klienti, bet tad rīks varētu palīdzēt saprast kaut kādas investīciju izmaksas, bet patēriņa prognozes parasti industriāliem klientiem tomēr jums jāskatās būs jau konkrēti katrā gadījumā, jo vienāda izmēra ēkas, siltumenerģijas patēriņa paradumi un vajadzības var būt ļoti atšķirīgas, kur varbūt
daļa uzņēmuma noslogos kaut kādu nelielu ēkas daļu, un citi pilnvērtīgi, un viņiem jānodrošina ražošanas procesa augsta silta temperatūra, līdz ar to patēriņš būs ievērojami lielāks. Bet šis rīks ļauj arī manuāli mainīt šos te parametrus katram konkrētam objektam, ja jums ir labāka zinām informācija nekā Rīgas pats ir veicis šīs te pieņēmumus un prognozes. Jā, tā kā daļa jau tas ir tas kopsavilkums, ko es teicu, kādēļ mēs izmantojam termos, ka tas ir ērti, vienkārši, un tas palīdz pieņemt lēmumus, kur attīstīties tālāk, jo šo rīku nevar izmantot jau tādām ļoti komplicētām un praktiskām, kā tehniskā projekta līmenī, bet tādam pirmajam skatam, lēmumu pieņemšanai, viņš ļoti labi palīdz. Un es pats neesmu inženieris, bet ar savām zināšanām pilnīgi citās nozarēs es šo rīku varu jau savām vajadzībām pilnvērtīgi izmantot bez palīdzības no kolēģu puses. Mēs šodien mēģināsim Jelgavas gadījumus apskatīt kādu piemēru, bet, ja jūs vēlaties patiesībā, jūs varat arī par savām pilsētām atrast kādu reģionu, kas jums šķiet interesants un padarboties ar šo rīku, jo viņu var izmantot arī īpaši negatavojoties, jo Rīgas pamatā bāzējas uz OpenStreetMaps, kas ir publiski bezmaksas pieejams resurss, kas ir ielādēts sistēmā, un priekš Latvijas lielākajai daļai viņš jau pietiekami labi attīstīts, ēkas ir savadītas šajā kartē, un viņu var izmantot pietiekami labi. Jelgavas gadījumā mēs esam dabūjuši no pilsētas LiDAR uzmērījumus, kas ir tā kā lāzera skanēšana, pilsētas noskanēšana augšas, kas vēl tā kā pievieno šīm OpenStreet kartēm trešo dimensiju, augstumu ēku, līdz ar to viņš precīzāk spēja noteikt ēku siltumenerģijas pieprasījumu. Var izmantot arī jūsu rīcībā, kas GIS kartes, gan par, teiksim, trašu novietojumu iespējamo, gan par visiem objektiem, bet Jelgavas gadījumā mums šis neizdevās, jo par ēkām GIS kartes bija tādos formātos, kad termos rīks nevarēja atpazīt tās kā ēkas, jo viņas nebija īsti savienotas, šie te multipoligoni. Un mēs līdz šim izmantojam šos OpenStreet kartes un LiDAR slānis, kas ir uzlikts virsū, bet standartā ir šīs te OpenStreet kartes, ko var izmantot tad jebkurā pilsētā un nekas papildus nav jādara. Jā, jautājums par LiDAR kartēm ir, tas ir īstenībā tas ir neliels stāsts par Jelgavu, kad mēs mēģinājām atrast pilsētā, vai viņam nav šādas kartes, un vairākiem speciālistiem likās, ka Jelgava nav darījusi šādus uzmērījumus, bet beigās mēs atradām pilsētas saimniecībā šīs te kartes, un viņi mums viņas iedeva šis slānis. Tā kā tā slāņa pievienošana nav tik vienkārši, tur jau vajag nedaudz programmētājus iesaistīt, bet daudzām pilsētām šī varētu būt tā kā problēma, kas iztrūkst, tad atliek vai izmantot vienkāršu divdimensiju karti vai meklēt GIS datus. Tad nākamais, un arī tas, ko Inga minēja par to, ka ir daudz apmācību video, viņi ir ļoti ar praktisku ievirzi, ar konkrētām lietām, bet šis rīks visu laiku tiek attīstīts, un jūs nebrīnieties, ja kaut kādā brīdī apmācībās var būt kaut kādas funkcionalitātes, ko jūs vairs rīkā neatrodiet, jo tās funkcionalitātes tiek pilnveidotas. Un kā viens piemērs ir šis te nākamais siltumtrašu izbūves izmaksas. Agrāk bija šīs te input sadaļa, kur ievadīt šīs lietas diezgan sarežģīt ar kaut kādiem algoritmiem, kur atkarībā no diametra tika rēķināts aptuvenās izmaksas, kā viņas korelētu atkarībā no diametra izmaksām. Bet šobrīd pēc vairāku partneru vēlmēm un prasībām ir uztaisīta vienkārša tabula, kur ir iespēja katram diametram pievienot siltumtrases izmaksas tā kā inženieru darbiem, ierakšanas un aizrakšanas, gan kur ir cietais segums, gan kur nav cietais segums, un tāpat, ja jums neapmierina tas tabulas piedāvājums, jūs varat papildināt paši ar saviem
diametriem un siltuma zudumiem. Tā kā ir iespēja ļoti tuvu realitātei šīs izmaksas, jo tas ir būtisks faktors, lai rīks maksimāli precīzi rēķinātu jums izmaksas, kas nepieciešamības, lai izbūvētu šo optimālo tīklu. Un attiecīgi siltuma enerģijas tarifs arī šeit tā parasti ir vienkāršākās sadaļa, paņemam savu pilsētas tarifu, ieliekam iekšā sistēmā un attiecīgi balstoties uz tā viņš rēķinās. Jūs pēc tam varat spēlēties, kas notiek, kāds būtu optimāls tīkls, ja mēs samazinātu tarifu, kāds būtu optimālais tīkls, ja mēs palielinātu tarifu, jo lielāks tarifs, jo plašāks tīkls varētu būt interesants un otrādāk. Rīgas ir arī pilnveidos, pieņemsim, Ogrē, ja nemaldos, ir 2 daļu tarifs, tad arī šādiem tarifiem, kas ir par fiksētām maksām vai kaut kādu jaudas maksu un mainīgo daļu, arī šādas tarifus ir iespējams ievietot sistēmā. Tas, ko mēs Fortumā neizmantojam, bet ko, ja grib viņu jau ļoti nopietni un advancēti izmantot, ir ražošanas izmaksas un kapitāla izmaksas un emisiju dati dažādi, kas jūs varat salikt pie ražošanas jaudām, teiksim, ražošanas iekārtām, katlu mājām, izmaksas, pieslēguma izmaksas pie konkrēta klienta, kāda ir kādas ir izmešu izmaksas, šos te dažādas lietas jūs varat likt. Un vēl dziļāk, ja grib analizēt kaut kādus reģionus, var vēl kā alternatīvu izskatīt individuālās sistēmas, tur ir iespēja ar individuālajām sistēmām ievadīt viņu izmaksu, gan kapitāla, gan enerģijas izmaksas, un tad sistēma parādīs, kas būtu optimālāk, vai kaut kādu reģionu atstāt kā individuālas apkuras risinājums, vai labāk būtu viņus pievienot kopējiem tīklam. Bet mēs izmantojam salīdzinoši varbūt pat nelielu daļu no šī Rīga funkcionalitātes, jo Fortumā mums interesē kaut kādi konkrēti reģioni, kur mēs tad varam saprast, cik tur ir potenciāls no patēriņa viedokļa un cik liels ir investīcijas konkrētajā reģionā. Un šos saņemtos rezultātus mēs jau izmantojam savos kalkulāciju failos, un tas ar to mums pietiek šā Rīga apjomā. Un tad es aicinu, tā kā Inga rādīja, vai nekādu no šiem, šis links ir konkrēti jau uz Rīku, vai šajā lapā meklēt linku uz Rīku, un varat mēģināt atvērt. Var gadīties, ka man vakar kaut kas nestrādā izveidot jaunu kontu, bet šodien it kā viss aizgāja. Tā kā jums nesanāk, tad vienkārši jūs varat sekot līdzi, kā es darbojos ar karti. Drīkst jautājumu? Jā, droši. Jūs teicāt, ka arī nosaka ēku augstumus šī programma. Un kad var dot jau kaut kādus potenciālus rezultātus, cik siltuma patēriņš nepieciešams ēkai, pareizi sapratu? Šis te laidara slānis, ja viņu uzliek, tad viņš vēl ņem vērā ēkas augstumu. No kārtēm viņš ne tikai 2 dimensijās, līdz ar to viņš precīzāk spēja noteikt to ēkas siltuma enerģijas pieprasījumu. Ja šī slāņa nav, šī laidara dati, tad viņš ņems 2 dimensijas, un tas, kas ir daudzstāvu ēkām, visdrīzāk būs neprecīzi diezgan šie dati, ko jūs pēc tam varat manuāli tur koriģēt. Tad viņš kaut kā aprēķina uz augstums reiz platums un kaut kādu, nezinu, tur vienu vidējo vērtību pieņem, kas viņam ir iestatīta. Es nezinu, cik precīzi kāds algoritms darbojas, bet tādā ziņā viņš ņem vērā arī ēkas augstumu. Ne tikai kvadratūru. Tā. Vai visiem ir izdevies tik tālu, kad ir izdevies nokļūt līdz šīm Rīga? Tā kāds redzētājs mikrofonu laikam. Šeit var vienkārši izveidot, pat nav reģistrācija ļoti vienkārši, ievadiet kaut kādu e-pastu vai pat var vienkārši izveidot
kaut kādu username, kas nav obligāti jābūt e-pasta formātā. Un ieliekam kaut kādu paroli, un uzreiz viņam vajadzētu izveidot jums lietotāju. Ja ievadīt to e-pastu, tad jūs varat pēc tam, ja aizmirstat paroli, viņu atjaunot un jā, tad mēs ievadam kaut kādu loginu, username, izdomājam paroli un spiežam create. Un šeit uzreiz var redzēt pat pēdējiem dažiem mēnešiem, kādas dažādas ir notikušas uzlabojuma sistēmai, kādas izlabotas kļūdas, kādas jaunas funkcionalitātes ir uzliktas. Tas ir tas, par ko es runāju, ka šis rīks vēl nemitīgi tiek pilnveidots un papildināts ar dažādām funkcijām. Tad ņemam jaunu projektu. Mēs taisīsim jaunu projektu, izdomājam kādu viņam nosaukumu un spiežam Create Project. Un tad mēs, nākamais solis ir šī kartes pievienošana par to reģionu, kuru mēs gribam izpētīt sīkāk. Mēs tagad varam paņemt, lai pēc tā mēs varam atpazīt, likt nosaukumu šiem te projektiem. Spiežam Next. Un šeit jūs varat redzēt, ka ir iespēja divu veidu failus. Tas, ko mēs runājam, ka ir OpenStreetMaps, kas mūsu gadījumā ir Jelgavai papildināta ar LiDAR slāni, bet ja jūs viņus izmantot, tāpat viņus var izmantot arī šī slāņa nav par savu pilsētu. Un lejā ir iespēja augšuplādēt GIS failus, kas Jelgavas gadījumā mums īsti nestrādāja, līdz ar to mēs palikām pie šīs iespējas. Ja mēs izmantojam šo iespēju, tad meklētājā vadam pilsētu, kas mums interesē, vietu. Ar GIS failiem tas ir shapefile, geopackage vai par kādiem formātiem ir runa? Jo GIS faili tas tāds diezgan plašs jēdziens ir. Jā, es būtu nemācējuši tik detalizēti atbildēt, bet kādā ziņā tā problēma bija, kāpēc mēs nevarējām tos failus izmantot, bija tas, ka tās ēkas, kas bija iezīmētas Jelgavā, kas bija no pilsētas nācis fails, viņas nebija kā multipoligoni noslēgti, līdz ar to viņš neatpazina viņu kā ēku. Jā, pēc tam var atsūtīt jautājumu e-pastā, piemēram, uz mani vai pat čatā atsūtīt savus kontaktus, var tur tad noprecizēt par tiem formātiem, jo mēs viņus neizmantojam, mēs tajā neiedziļinājāmies. Tad mēs atrodam kādu reģionu, jo mēs pamatā izmantojam tagad analizējot privātmāju rajonus, kad tur arī LiDAR slānis nav tik būtisks, jo tās ir pārsvarā zemes abūves mājas, protams, LiDAR slānis tur palīdz nošķirt divstāvu no vienstāvu mājām. Un tur mēs iezīmējam ar šo te kvadrātiņu to reģionu, ko mēs gribam tieši analizēt. Un es iesaku jums iezīmēt tos reģionus diezgan precīzi, neņemt ļoti plašus reģionus, jo, kā tur kolēģi teica, ja mēs paņemsim kaut kādu pilsētu, iezīmēsim ļoti daudz objektus un palaidīsim rīku, tad tās iespējamās trašu novietojuma un tā kā katrai ēkai vēl iespēja viņus slēgt vai neslēgt. Tīklam tās dažādās kombinācijas ir tik daudz, cik nav atomu uz visas pasaules, līdz ar to, jo jūs precīzāk iezīmēsiet savu vēlamo reģionu un precīzāk definēsiet, ko jūs vēlaties saņemt, jo rīks ātrāk strādās un iedos precīzāku atbildi. Tad, kad mēs esam iezīmējuši konkrēto reģionu, mēs spiežam Next, un otrs ir šis te arī siltumtrašu vai ceļu novietojums, pa kuriem trases varētu būvēt. Arī šeit mēs varam izmantot vai no OpenStreet karšu datus vai izmantot GIS failu. Mums pat izdevās pilsētas tīklu, ielu tīklu
augšuplādēt, ar to nebija problēmas, tur GIS failu atpazina sistēma un varam izmantot arī to, jo šis parasti pilsētas GIS faili būs precīzāki, jo OpenStreetMaps dažās vietās, tīpaši kaut kādos iekšpagalmos, būtu nedaudz neloģiski, rāda iespējamos siltumtrases novietojumus. Bet šeit mēs arī ņemsim tos pašus OpenStreet un spiežam Next. Šis ir kalendārās grādu dienas, ko jūs tad varat paņemt no kaut kādiem publiskām datu bāzēm par savu pilsētu, vai nu mēs parasti plus mīnus 8 šos tad 2000. Jā, tagad sākās tā pati problēma, kas bija vakar. Kādam izdevās tikt tālāk par šo soli? It kā izdevās ieiet, bet, es Rīgas pilsētu izmantoju kā. Jā. Tad jūs vajadzētu būt, ka lēnā garā tagad karte lādējās iekšā jums. Rīgai sanāk, jā, es arī skansti paņēmu. Jā, ja jums izdevās ļoti labi, ja neizdevās, tad es drošībai biju atvēris jau tā kā kaut kādu reģionu Jelgavā, apmēram to pašu, kas bija iezīmēs, lai mēs varam darboties tālāk. Tagad karti ielādājās, jums būtu jāparādās šādam te skatam, kur ir kaut kāda noteikts reģions, kas bija iezīmēts. Var redzēt, ka, ja mēs pazūmējam ārā, tad šeit ir diezgan liela daļas pilsētas iezīmēta, bet ir kaut kāda reģiona, kas attiecīgi nebūs iezīmēta. Svarīgākais ir, kad jūs sākat iezīmēt konkrētu reģionu, nezīmēt pārāk lielu viņu. Tad es izstāstīšu, lai jūs saprotat to rīka uzbūvi, ir šīs termas logo izvēle, kur ir dažādas opcijas. MapView uzvēlaties, jūs nonākat šajā sākuma skatā, kādreiz jūs veicat kādus aprēķinus, vai viņš izmet atbildes, kaut kādas atbildes, un jūs gribat atkal nonākt sākotnējā izejas punktā, tad šis MapView. Objective, tas var norādīt, mēs pamatā izmantojām pirmo izvēli, jo mēs analizējām tīri savu tīklu, kādas ir mūsu izmaksas, bet ja visu ņem sistēmu, tad šis rīks izskata arī individuālos risinājumus un skatās, kas ir sistēmai visoptimālākais risinājums, ņemot vērā gan individuālos risinājumus, gan centralizētos tīklu risinājumus. Tālāk ir tarifs, un šeit ir tā kā iespēja arī tarifus pievienot dažādus, ja jums pilsētā izdomājat, vai jūs izdomājat spēlēties dažādiem tarifiem, kādreiz, lai nebūtu jāmaina, vai jūs kaut kādai pilsētas daļai izdomājat citu tarifu piemērot. Paņemsim Jelgavā un pārsvarā Latvijā nekur nav kaut kādas fiksētās maksas, standartā ir vienkārši šis tarifs, kas ir spēkā pilsētā par vienību. Mūsu gadījumā tie ir 52 eiro bez PVN par megastundu, kas šajā gadījumā centos šeit pārvērstas būtu 5,2 centi par kilovatstundu. Es, uzreiz ieteiktu nosaukt kaut kā savu projektu šeit un nosēvot viņu, jo kamēr viņi nenosēvo, viņš neļaus veikt nekādas darbības konkrētajiem aprēķiniem. Un šeit jau var ielikt arī nākotnes prognozes, ko jūs prognozējat attīstību, inflācijas un tam līdzīgas lietas, un šeit var pievienot arī connection costs, cik maksā pats pieslēgums, bet mūsu gadījumā tas nav aktuāli. Tad ejam tālāk. Pipe costs ir šīs investīcijas siltumtrasēs, no kā viņš rēķina. Un šeit attiecīgi no mazākā diametra uz augšu viņš norāda viņa jaudas, kādas ir metra zudumus, un atsevišķi tālrules izmaksas un izmaksas, ja nav jāatjauno cietais segums un izmaksas ir jāatjauno. Es šos datus neesmu koriģējis,
Šie nāk tā kā no standarta, no default, tā kā saucamie no sistēmas, bet jūs šeit varat noteikti darboties, jo daudz, kas rēķinās uz kaut kādiem Londonas pamatiem vai tam līdzīgiem, kur, teiksim, tur asfalta atjaunošana ļoti dārga un tam līdzīgi. Šeit var tālāk arī redzēt, uz kādiem modeļiem tiek bāzēti šie te visi parametri, un ja jums kaut kas nepatīk, jūs varat pievienot attiecīgi jaunu kaut kādu diametru un visas šos te pozīcijas koriģēt atbilstoši tām vērtībām, kas jums šķiet pareizes. Agrāk šī sadaļa bija krietni sarežģītāka, tagad ir ļoti pārskatām un vienkārši. Vienkārši vajag kādu pavadīt laiku un to savadīt iekšā. Ja ir kaut kādas specifiskas vietas, piemēram, ja jums jāšķērso kaut kāds, nezinu, tunelis, kur jārauk daudz dziļāk, vai jums jāšķērso ar ūdens tilpne, kur izmaksas ir daudz lielākas nekā šis standarta parametri, tad jums ir iespēja manuāli konkrēto siltumtrases gabalam koriģēt šīs te izmaksas izbūves. Jā, tālāk šeit ir par tām individuālajām sistēmām, kad un arī jūs varat modelim pielikt šī siltināšanas efektus klāt. Ja EXO tiktu sildinātas, kas tad notiktu? Šo mēs arī neizmantojam. Un individuālās sistēmas ir, piemēram, gāzes apkuras sistēma, tad jūs varat savadīt, cik viņam maksā izbūve, cik maksā enerģijas izmaksas un pievienot kaut kādas citas sistēmas, nosauciet par siltumsūkņiem, granulu katiem, tam līdzīgi jūs varat savadīt visus šos parametrus, un tad sistēma ņems vērā arī šos te visus parametrus, bet, kā jau es minēju, tad Fortum gadījumā mēs koncentrējamies uz savu tīklu un uz viņu iespējamo paplašināšanu. Mēs tā kā nevērtējam tādā plašā griezumā un neesam pievērsuši šim uzmanību. Tāpatās arī dažādus ražošanas katlus, risinājumus jūs varat ievadīt sistēmā, bet mēs viņus neizmantojam, jo mums ir jau esoša katlu māja, mums ir nepieciešams šo biomasas staciju noslogot lielākā mērā, līdz ar to mēs pieņemam, ka mūsu ražošanas jaudas, mums nav jāiegulda viņās papildus līdzekļi, līdz ar to mēs rīkā šīs sadaļas neizmantojam. Savukārt, zinu, ka citi kolēģi, kuriem tīkli, kas citās valstīs vispār plāno par tīkliem, tad viņi jau skatās dziļāk, kādas ir tehnoloģijas, un jūs varat ievadīt modelī vairākas katlu mājas, dažādos novietojumos, kur jūs zinat potenciālās vietas pilsētā, kur kāds katls varētu atrasties, un tad Rīgas arī ņems vērā šo te prasību noteikti optimālo ražošanas jaudu un atrašanās vietu, un tad arī viņš izvēlēsies no tiem ievadītajiem iespējamiem ražošanas jaudām izvēlēties optimālo, kas matemātiski būtu piemērotākais pilsētai. Mums tam arī vēl iespējams ir eksportēt un apskatīt rezultātus, bet, lai tik tālāk, tad ir jāsāk jau skatīties kaut kādu konkrētu pilsētas daļu. Mēs varam kas te notiek? Man sanāk, ir tomēr aizgājis. Sāksim no nulles zīmēt. Tomēr viņš kaut kā ļoti lēni. Tātad, lai sāktu kaut ko darīt, mēs izvēlamies kaut kādu pilsētas daļu, ko mēs gribam analizēt. Pieņemsim, ka šeit varētu būt situācija, kas ir diezgan to reālai situācija Jelgavā, kad mēs redzam, šeit ir lielās ēkas, kas pilsētā jau tiek apsildītas.
Un mēs gribētu tā kā paplašināties tālāk. Rīkam ļoti svarīgi ir, lai jūs nodefinētu šos te ražošanas jaudas, lai jūs nodefinētu ražošanas jaudas, ko jūs varat dot sistēmā, un jums vajag iezīmēt, kas ir tās patērētāji, kas varētu patērēt šo siltumu. Rīks ir papildināts ar ļoti foršu funkcionalitāti, kad jūs varat pats iezīmēt ar šo te apakšējo krustiņu aplī, jūs varat iezīmēt pats ēkas, kas, piemēram, ja OpenStreet kartē ēka nav iezīmēta, jo ne visas reģionas ir precīzi iezīmēti, vai ir kaut kāds reģions pilsētā, kur apbūve vēl tiek tikai plānota, līdz ar to jums ir iespēja jau iezīmēt šīs te plānotos objektus, vai jūs varat iezīmēt plānotās katlu mājas novietojumu, kur varētu atlasties katlu māju. Mēs vienkārši atrodam kartē vietu, kurā vietā mēs plānojam, tas varētu atrasties, un, piemēram, mūsu gadījumā šis būtu esošās siltuma trases gala punkts, piemēram, vai kad šī trasa ir šajā ēkā iekšā, mēs iezīmējam šeit punktu, un šis būs mūsu tā kā nosacītā katlu māja, kas ir reāla gadījumā siltuma trasa, no kuras var taisīt atzaru. Ja jūs plānojat reālu katlu māju, tad mēs ievadīt vairāk parametrus iekšā. Tad, kad mēs šim te aplītim uzklišķinam ar labo pogu virsū, tad mēs varam šo te editēt konkrēto ēku vai pārvērst viņu par ražošanas punktu. Mēs izvēlamies konkrētu objektu, nosauksim viņu par ražošanas punktu. Šeit mums jānorāda tā jauda, ko šis te punkts var ģenerēt. Mēs varam ielikt vienkārši kaut kādu skaitli, lai mums ir rezerve. Vai jūs zinot konkrētās katlu mājas, ko jūs plānojat, jūs varat ievadīt šīs te jaudas vai trases diametru un piemērot tā jauda, kas ir maksimāli iespējama, lai piegādātu siltumenerģiju. Tālāk, kā jau es minēju, šīs te izmaksas mēs neveicam, jo mums ir esoša siltuma trasa, līdz ar to mums nav nekādas izmaksas uz ražošanas jaudu izbūvi, taču mums jānorāda ir šīs te piegādes izmaksas, cik mums izmaksas saražot siltumenerģiju tiešās izmaksas, tas būtu šķeldas izmaksas un tam līdzīgi, kā no kura rēķina, bet mēs varam tīri ielikt kaut kādus 40%, piemēram, mūsu gadījumā, kad tas ir ražošanas izmaksas, un apstiprinam. Un tad, protams, vēl ir iespējams arī visu šīs te emisijas faktorus likt izvēlētāji ražošanas jaudai, ja tas ir svarīgi. Mēs esam tā kā nodefinējuši tagad, no kurienes siltums tiks padots. Tagad mums vajag nodefinēt reģionu, kas būs potenciālai siltuma saņēmēji. Mēs ņemam vienu no šiem te kontūrām. Kvadrāts ir vienkārši, mēs iezīmējam kaut kādu reģionu, bet ja mēs gribam precīzāk iezīmēt šis te poligons, kad mēs izvēlamies un sākam klikšķināt, mēs ejam, šajā gadījumā es iešu tikai uz privātmāju pusi, tuvākās privātmājas, un noslēdzam šo iezīmēšanu ar pirmo. Ar pirmo mēs noklikšķinām vēlreiz, un re, kur ir iezīmētas šis te reģions, ko mēs gribam analizēt tālāk. Tad, kad mēs esam iezīmējuši reģionu, tad vai nu klikšķinot spēlē labo pogu vai spiežot pogu C, uz klaviatūras mēs varam mainīt šīs te nosacījumus, kā mēs, šeit map, jo mēs ņemam constraints, jo solution tas būs tā, ka mēs jau būsim optimizāciju palaiduši, tad te var redzēt to gala rezultātu. Constraints režīmā mēs tā kā nodefinējam, kas ir tie ierobežojumi vai nosacījumi, ko mēs vēlamies risināt. Un ir ļoti labi, ka šeit ir iespējas nodefinēt vairākas situācijas. Šis te sarkanais, vai redzēt šajā izvēlnē ar labo pogu klikšķinu, tas ir required. Mēs, ēkām tas būtu, kad mēs
pieprasam modelim, kad šīs ēkas ir obligāti jāpieslēdz tīklam. Viņš rēķinās jebkurā gadījumā, kad viņi būs patērētāji. Tas var būt noderīgs gadījumos, ja jūs zinat, ka ir kaut kāds objekts, kurš noteikti lietos jūsu siltumu un ir gatavs pieslēgties, bet pa ceļam ir kaut kādi objekti, kuri nav izlēmuši. Tie, kas nav izlēmuši, tad šie ir sadaļā optional, un viņi paliek zilā krāsā. To pašu mums tad jāiezīmē. Ar āpogu mēs iezīmējam tā kā visus objektus, ko mēs esam ar kontūru apvilkuši, lai mēs varam ar visiem tā kā koriģēt. Tāpat mēs visus ceļus arī nodefinējam, ka tie ir tā kā optional, kad lai Rīgas pats izlemj, vai būtu vērts izmantot konkrēto atzaru vai nebūtu vērts izmantot konkrēto atzaru. Forbidden nozīmē, piemēram, kad mēs zinām, ka šo atzaru noteikti nedrīkst izmantot, vai tā nav vieta, kurā mums būtu jādarbojās, vai mēs zinām, ka konkrēto māju ir neapdzīvota, vai tas ir kāds šķūnis, piemēram, mēs viņu nomainām status uz forbidden, un viņš vairs viņu nemaz nereiķinās savā modelī iekšā, kas varētu pieslēgties klāt. Tālāk es minēju par šīm trašu izmaksām. Arī klišķinot ar labo pogu, mēs varam ņemt edit cost. Un tā. Jā, diemžēl tur tad jāveido, laikam viņš mainījies, bet tādā ziņā, ja jūs varat izveidot tad jaunu trases veidu, tajā jaunu trases veidu. Un tad nomainīt šeit. Pieņemsim soft and hard, tas bija tas vai cietais vai asfalts ir jāatjauno, mēs nomainīsim šeit uz zaļā zonu, ka nav jāatjauno asfalts. Un tad Rīgas attiecīgi rēķinās, ka šeit viss ir zaļā zona. Lai mēs visi jau nomainīt, mēs iezīmējam visas trases, ar āpogu nospiežot iezīmējam visas trases, spiežam labo pogu. Ņemam visiem roads edit cost un visiem iespējamiem tiem mēdiem nomainam uz soft. Uz soft, ka būs zaļā zona, mums nav jāveic ieguldījumā asfalta atjaunošanā. Ja ir kādas zonas, kurās ir nepieciešams asfalts, tad attiecīgi kartē mēs varam klikšķināt šīs zonas un atkal pārsaukt šo te par hard, par hard versiju, un līdz ar to modelis rēķinās investīcijas lielākas uz šo konkrēto sadaļu. Tā kā es teicu, arī var veidot vairākus supply punktus, bet mēs paliksim pie šī mūsu esošās siltumtrases. Viņš visdrīzāk nav savienojis, Rīgas šo punktu nav savienojis ar siltumtrasi, līdz ar to otra opcija ir šis te konektors virs tā aplīša, kas ļauj zīmēt pašiem savas trases. Ja jums nepatīk, kas ir OpenStreetMaps, vai jūs gribat kaut kādu citu, ja jūs zināt, ka jums tā trase ies pa citurienu, tad jūs varat manuāli paņemt, noklikšķināt ja mūsu esošās trases, un viņš viņu tā kā savieno, piemēram, ar šajieni. Mēs varam arī savienot viņu arī ar tejieni. Līdz ar to trases ir savienotas. Būtiski ir skatīties, jo gadās kādreiz, kad tajās kartēs šie iespējamie trašu novietojumi ir ar kaut kādiem maziem pārāvumiem, ko nevar redzēt ar pirmo ar acu uzmetienu vai ļoti nepiezūmējot, un ja tur ir kaut kāds mazs pārāvums, tad šis te modelis pieņems, ka tur nav iespējas vispār fiziski nekādā veidā pieslēgt šo tīklu, un tad viņš ar krāsu kodiem attiecīgi norādīs uz ēkām, kuras nav iespējams pievienot tīklu. Mēs varam arī iezīmēt šo te māju. Arī ieliekam, ka viņam ir optional, ka varētu viņu pieslēgt. Bet kā mēs redzam kartē, mēs neesam nodefinējuši. Šis baltais nozīmē, kad Rīgas nesaprot, ka šeit var taisīt trasi, jo viņš tikai pieņem, ka zilie ir iespējamie trasu novietojuma vietas. Līdz ar to šeit sanāk ir pārāvums, un tūlīt pārbaudīsim, ko tas nozīmē.
Tā kā mēs esam nodefinējuši šeit, ka mums ir no šejienes mēs ņemsim enerģiju, mēs varam viņu vilkt, mēs gribam šo reģionu pieslēgt, mums ir vienalga, kuras mājas pieslēgt un kuras nepieslēgt un kuras tieši trases novietojumus izmantot. Mums interesē, kāds ir optimālākais šis no ekonomiskā viedokļa trases novietojums un kāds ir sagaidāmais patēriņš no visām mājām. Es vēl gribēju ātri apskatīties. Jā, šeit ir iespējams ievadīt, cik jums precīzi vajag rezultātu. Šajā gadījumā, ja jums interesē viss iespējamākais, maksimālais, precīzākais atrisinājums, tad tas, ja īpaši jūs ņemsiet lielākas pilsētas reģionus, tas aizņems ļoti daudz kalkulācijas jāveic serveriem, kas varētu būt ļoti laikietilpīgi. Līdz ar to šeit ir tā kā nodefinēts, kas ir jūsu pieņemami atrisinājumi, kas ir tā kā standarta vērtības ielikts, kad, ja tas iekļaujas 10% no labākajiem iespējamiem risinājumiem, tad jūs to uzskatāt kā pieņemamu. Un tā kā pusstunda ir maksimālais laiks, ko jūs gatavi gaidīt, kamēr sistēma sarēķina. Jo tīpaši sākumā mēs tur, kamēr šo rīku darbojāmies, tad bija problēmas, kad veicot sarežģītas kaut kādas lielas pilsētas daļām, tad uz dažām stundām vienkārši viss uzkārās un gaidīja, un neko nebija iespējams veikt sistēmā. Jā, un tad šajā te labajā pusē mēs varam ar āpogu nospiežot iezīmēt visus. Mēs šajā labajā pusē šeit varam redzēt, kas ir daudz iezīmēts, cik daudz ir ēkas, cik ir tie punktiņi. Viņš no OpenStreetMaps jau ir kaut kādas klasificētas ēkas, ko dzīvokļi, dzīvojamās mājas, bet šeit diezgan vismaz priekš Jelgavas daudz, kas neatbilst patiesībai vai ir ļoti vispārināts. Te var arī konkrētas ielas atlasīt. Visur mēs redzam, ka ir standarta tarifs. Mēs varam redzēt, ka ir kaut kāds jau editētas, tas bija šīs te ielām izmaksas, mēs editējām investīcijas, jo mēs uzskatām, ka viss būs pa zaļo zonu. Jā, divās vietās vēl tā kā cietais, un tad viss kopējā trasa ir nepilni 4 km, bet, kā mēs redzam, šeit trasa iet paralēli. Trasa iet gan paralēli, gan tā kā tas ir viss, kas ir iezīmēts šeit, ir viss, kas mums nedod nekādu īsti labumu no tā visa. Jo nav iespējams saprast, kas ir tās reālās izmaksas, ja mēs gribētu būvēt optimālu tīklu. Tādēļ mēs tad sākam optimizēt. Tie, kas vēl nav nosaukuši projektu, iedodiet viņam nosaukumu kādu un noseivojiet, jo tāpatās viņš prasīs. Un mūsu gadījumā mēs ņemam optimizēt tīklu, jo mēs gribam saprast, kāds ir optimālais tīkls. Un tagad mums ir jāuzgaida kāds brīdis. Šeit mums viss notika ātri, un tad mēs ejam sadaļā Solution un skatāmies, kas notiek sadaļā Solution. Jā, viņš šajā konkrētajā gadījumā uzskata, ka diemžēl, pat cik es biju spēlējies jau otrā pusē pilsētai šajā pašā kartē, tad viņš skaita kopā. Tūlīt izskaidrošu, lai jūs saprotat. Šajā gadījumā viņš uzskata, ka lilā ir krāsā tās trases, kas nav savienotas, vai kuras, tā kā es iezīmēšu ēku, viņi nav iespējams pievienot, tā kā viņš paziņo, ka tas ir impossible tajā tīklā iekļaut. Šīs te visas mājas gaišajā krāsā, viņš uzskata, ka tas nav jāiekļauj risinājumā, jo izmaksas, lai viņas pieslēgtu, ir lielākas. Ilgtermiņā viņas nedod pozitīvu naudas atdevi. Investīcijas pārlieku lielas priekš tā patēriņa, ko šīs te mājas plāno ģenerēt.
Tātad mēs varētu izdarīt secinājumu, ka pie tām izmaksām, kas ir siltumtrasēm vai pie esošā tarifa, šis nav racionāls tīkls, ko attīstīt. Tad mēs varam spēlēties tālāk un skatīties, vai mēs uzskatām, ka šīs izmaksas siltumtrasēm ir pārāk lielas. Tas neatbilst konkrētās pilsētas situācijai. Kad šajā gadījumā sanāk, kad īstenībā jūs saprastu, kur pēc tam saprast, vai nav kaut kāda kļūda vai kaut tam līdzīgi, jūs varat iešūst kopsavilkumu. Un šeit var redzēt to kopējo naudas plūsmu, bet jāņem vērā, ka šis ir par visu Jelgavu, ko es tagad esmu iezīmējis, par tām divām zonām. Un var paņemt gada griezumā un skatīties, kad kopā mums jāiegulda būtu 650 000 siltumtrašu izbūvē, kas katru gadu ģenerēs nepilns 50 000 eiro ienākumu. Un kopējā bilance būs negatīva beigās, bet jūs varat analizēt tīklu, un skatīties, kad mazās tievās caurules būs vairāk par kilometru, kas kopā izmaksās 340 000, kas ir 300 metri, 299 eiro metrā, kas nozīmē, ka tas ir gan caurums, gan būvniecības, gan pašas tās izmaksas. Ja jums liekas, ka nē, kad mēs savā pilsētā to varam izdarīt par 200 eiro, tad jūs dodaties uz šo tabulu un attiecīgi izlabojat tās pozīcijas, kas jums šķiet nepareizas. Tā, tūlīt mēs aiziesim uz tur, kur tīkls kaut kāds veidojas. Šis ir otrā pilsētas daļā, bet pareizāk būtu veidot šos tīklus, atvēriet vienu projektu, uztaisiet vienu modeli, paspēlēties, saprotiet, kas ir optimālais rezultāts, jo vairākās vietās darbojoties, tad var beigās nesaprast tos rezultātu rādītājus. Un šajā tīklā mēs redzam, kad rekur mums bija ielikta šī ēka kā katlu māja, kas no šejienes veidojās tīklus, un šeit ieklišķinot mēs varam arī redzēt tīri vizuāli labāk, kā ir paredzēts trašu diametri, kā viņi samazinās un kur ir maģistrālākie, lielākie trases posmi. Ja to negribās, tad mēs varam to izņemt ārā, lai vienkārši redzētu, kāds izskatās tīkls. Un šajā gadījumā Rīgas uzskata, ka visas šīs mājas ir vērts pieslēgt, jo tas nodrošinās nepieciešamo atdevi. Klikšķinot uz katras konkrētas mājas, mēs varam redzēt, tās ir privāta mājas. Jūs varat redzēt, ka tas patēriņš labajā pusē šeit heat demand ir 15, salīdzinoši visas vērtības ir 11 megawatstundām gadā. Šo arī modeli ir iespējams mainīt un koriģēt, bet tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kā dabūt šīs pareizās vērtības. Un ja jūs analizējat salīdzinoši nelielus reģionus, tad jums ir iespēja manuāli katru šo ēku. Jūs zināt, ka tā ir kaut kāda veca māja, kas nav nosiltināta. Jūs varat mierīgi ielikt divreiz lielāku šo patēriņa prognozi un attiecīgi pēc tam veicot optimizāciju par jaunu, tiks ņemtas atkal šīs jaunās vērtības. Vai ir kaut kādas mājas, jūs zināt, ka viņas ir pasarnīcas un attiecīgi, kad viņas netiek ziemā pilnvērtīgi noslogotas, jūs atkal ņemat konkrēto ēku, samazinām viņam, pieņemsim, dubultā samazinām šo patēriņu, saglabājam un attiecīgi veicot jauno pārēķinu, jau šis izmaiņa tiks ņemta vērā. Jā, mums šeit valdi ir viens jautājums, vai var atkārtot, kuru varēja mainīt segumu veidu trasei? Kur varēja, kurā vietā? Ja mēs iezīmējam visu trasi vai konkrēto posmu, kā jūs izvēlaties, klikšķinam labo pogu, un tur, ka ir roads, edit cost, bet šeit mēs tikai nomainām to
uz mīksto segumu. Tas, lai nomainītu kartes skatā. Ja grib nomainīt jau tās izmaksas konkrēti, tad mēs ejam šeit un veidojam kaut kādu jaunu veidu. Šeit mēs veidojam jaunu, pieņemsim kaut kādu Rīgas kaut kādu īpašo cenu, kur mēs tā kā norādam, ka tur rakt maksā, nezinu, Rīgā, Vecrīgā, piemēram, ir ļoti dārgi, un neatkarīgi no diametra viss ir, piemēram, vienādā cenā, un pie mazajiem diametriem, piemēram, tikai mainās šīs te, mainās pašas caurules izmaksas, un tad attiecīgi mēs šo te jauno trases veidu varam šajā te skatā atkal šeit ko jau Rīga parādās, ja? Mēs varam uzreiz ielikt jau Rīgas cenas. Piemēram, cerams, ka atbildēju. Paldies! Tālāk, pieņemsim, es varu īstenībā minēt piemēru, kad mēs vienu brīdi atklāt domājām par centralizēto dzēsēšanas sistēmu izbūvi, tad šo rīku arī var izmantot. Un kolēģi Igaunijā, kur viņiem jau ir izbūvēta reāli centralizētās dzēsēšanas tīkli, un tad, kad viņi neko īsti par to nezināja detalizēti, tad viņi izmantoja no Zviedrijas ārpakalpojumu konsultantu uzņēmumu, kas tā kā veica šo kartēšanu, un tur bija jāmaksā ļoti lielas šīs te maksas par šīm te kartēšanām visu pārējo. Tad vismaz, lai veiktu, ja jums ir kaut kāda pamata izpratne pieņemsim par šiem dzēsēšanas tīkliem, par jaudām un par izmaksām kaut kādām, jūs varat paši izmantot šo rīku, lai veiktu šo sākotnēju aprēķinu un saprast vispār, vai tur ir kaut kāds biznesa case, kā saka, vai nav. Jo bieži vien šis, kā mēs redzam, ka termos palīdz jums iztikt bez konsultantiem no malas daudz ilgāku periodu līdz kaut kādam konkrētam projektam. Varbūt pat, kad jau jāpiesaist projektētāji, nav vajadzīgi šādi ārpakalpojumi, kas jums tur sazīmēs un sarēķinās visu, jūs varat paši to izdarīt un saprast, ka, apmēram, šajā pilsētas daļā es paredzu, kad arī to var iezīmēt un redzēt, ka mēs paredzam, ka kopā mēs izņemam ārā tos, kas nav tīklā, tie, kas tā kā, es atvainojos, jā, tīklā šeit tumšākie, tātad izņemam tie, kas nav tīklā un tie, kas nav iespējams tīklā, mēs redzam, ka, lai šo tīklu izveidotu, mums vajag pus miljonus jāveic investīciju 2 kilometriem, un tas patērēs apmēram nepilnu gigavatu stundu gadā. Un te ir kaut kādai, šeit ir rādītāji, kā viņš tur rēķina un kāds ir ienākums gada griezumā un kāds ir kopējā griezumā un cik ir siltumzudumi. Tā kā tos parametrus jūs varat izdomāt tālāk savām kalkulācijām, tam līdzīgi. Jā, jautājums bija par augstumtrasēm un siltumtrasēm. Mēs ar rīku neesam spēlējušies, jo mēs jau toreiz konsultējoties Igauni kolēģiem sapratām, ka Jelgavā lielie patērētāji ir tik ļoti izmētāti pa pilsētu, kad tur, lai veidotu tīklu, tas ir neracionāli, bet siltumzudumi un trašu diametri savādāk izmaksas ir lielākas trasēm, tā kā tur ir savas nianses. Mēs neesam mēģinājuši ar šo rīku pārbaudīt, pieņemsim, tas būtu patiesībā interesanti ar kolēģi to Zviedru izmantoto konsultantu rezultātiem un salīdzināt, vai pielīdzināt, lai šis rīks spētu līdzīgi jau adekvāti rēķināt. Patiesībā, ja jūs esat atkal kāds no šeit klausošajiem ir konsultants, tad šo rīku var ļoti smuki arī vizualizēt klientiem un parādīt kaut kādai pašvaldībai, kad par kaut kādām pilsētas daļām. Jums ļoti skaisti parādīt vizualizācijas. Šeit ir iespējas klikšķinot, noņemt liekos slāņus nost, un attiecīgā arī kartes skatu mēs varam tā kā pāriet uz tradicionālo kartes skatu.
mēs varam vispār noņemt nost šos te liekos slāņus. Mēs varam atkal atlikt pārējās daļas. Nu, tā kā ir iespēja arī skaisti vizualizēt. Tas, ko citas pilsētas vēl dara, ka viņas paņem šos te heatmap, uzliek šo te heatmap slāni, kad jūs varat tā kā skatīties, kur ir pilsētā lielāks siltuma enerģijas patēriņa blīvums, kas ir arī no kaut kādiem Eiropas projektiem šie slāņi ir iegūti. Un var redzēt, ka tā migliņa esošā zona ir tā, ko es biju iezīmējis nodefinēju sākotnējo karti. Un ārpus jau, ja jūs gribat kaut ko ārpus kartes darīt, jā, vai ko redzēt, ka vairāk viņš nav iezīmējis šīs te ēkas. Līdz ar to mēs varam šajā gadījumā spēlēties tikai tā mājām, ko mēs esam sākotnēji nodefinējuši. Ja mēs gribētu saprast, kas tagad notiek šeit pa kreisi, tad mums būtu jāzīmē jauna kartes, jāizzīmē jau šī te zona, tad jāsāk jau konkrēti iezīmēt tie reģioni, kas mums patīk. Jā, te var arī ielu nosaukums ielikt. Nu, tas ir tās iespējas, kā mēs varam pēc tam vizualizēt to gala rezultātu, vai kā mums pašiem ir ērtāk iezīmēt konkrētās zonas. Un patiesībā mums tagad tieši, kad mums jāsāk analizēt privātmāju, tie rajoni, pat par kaut kādām 4-5 mājām, burtiski 5 minūtēs var pateikt, ka tur tās 4 mājas, viņas te patērēs 60 megawattstundas gadā, mums jāizbūvē trase tur 100 metru uz visām, kas izmaksās aptuveni tik un tik, un tad jau mēs saprotam, jā, izklausās interesanti vai nē, izklausās, ka tās mājas ir pārāk maziņas vai tā trase ir pārāk gara, un mēs tur tālāk vispār netērējam laiku analizējot, vai saprotam, ka tas ir uz robežas, vai mēs saprotam, ka mums vajag vismaz 2 mājas pieslēgt, lai būtu interesanti. Tad jau mēs varam jau iet konkrēti runāt ar konkrētajiem gala patērētājiem stāstīt. Mums šķiet, ka mēs varam piedāvāt labu risinājumu. Mēs šobrīd pāris privātmājām runājam, un daudziem ir kā alternatīvas siltumsūkņi vai kādi granulu katli, tad viņi ļoti tomēr sāk vērtēt, vai pieslēgties pilsētas apkurē nebūs vienkāršāk, un kaut kāds potenciāls ir arī šajā segmentā, kā mēs to redzam arī no Igaunijas kolēģu pieredzes. Tā. Un šajā te kopsavilkumā par izmaksām, tā, te kaut kas dīvains, bišķiņas apskatīšos. Tas pagaidiet. Jo tur vajadzēja parādīties arī tekošajām izmaksām. Tūlīt pārbaudīsim, ja mēs kaut ko neesam pārāk optimistisks izdarījuši. Šis ir tā kā mūsu katlu māja, tad mēs varam paskatīties, jā, un es skatos, ka mums neparādās tajā kopsavilkumā, ka mums būtu kaut kādas tekošās ražošanas izmaksas, un mēs sākotnēji esam pateikuši, ka mums jauda ir diezgan liela, bet mēs neesam uzlikuši nekādas izmaksas. Līdz ar to sanāk, ka viss siltums mums neizmaksā neko, kas nav korekti. Jo tā ir katla māja otrai, ko sākotnēji mēs nodefinējam, šiem nebija nodefinēts. Mēs tagad šo izlabojam, un tagad palaižam vēlreiz un pārbaudam, kas notiks tagad, ja pēkšņi izrādās, ka mums enerģija kaut ko maksā. Jā, un redziet, ir pilnīgi cita situācija šobrīd izveidojusies, kad, ja mums 5,2 centi ir tarifs, tad mēs to arī pārbaudīsim. Jā, 5,2 centi ir mūsu tarifs, un 2 centi ir mūsu tiešās izmaksas enerģijas saražošanai. Un ja mēs šo tagad koreģējām šīs te izmaksu sadaļu, mēs tagad redzam, kad modelis uzskata, ka tagad ir racionāli pieslēgt tikai šīs te, cik mums tas sanāk, kādas 9 mājas. Kāpēc viņš mums skaita 36? 11, buildings ir 11, viņš jau skaita pie šiem te
network, viņš skaita visas konektorus un savienotājs, bet ēkas mums ir 11 ēkas, jā, kuras viņš uzskata, ka tagad ir racionāli tikai šo te tīklu paplašināt daudz mazāk apjomā, jo mums ir matemātika sanāk bēdīgāk, pat salīdzinot ar iepriekšējo gadījumu, kad mums enerģija neko neizmaksāja. Un tagad mēs ejam šo te aprēķinu kopsavilkumu. Varam paņemt gada griezumā ielikt. Un te mēs redzam, ka mums uz šo mazo tīklu jāiegulda būtu 90,000 eiro, kas gadā mums izmaksātu siltumenerģiju saražot ap 4,000 eiro un ienākums būtu 9,000 eiro. Un ilgtermiņā, man liekas, tur ieliks 30 vai 40 gadi, tā kā mēs būtu kopējais šīs te naudas plūsma būtu pozitīva, kas atmaksātu gan šos ieguldījumus, gan arī sektu visas šīs te enerģijas ražošanas izmaksas. Un tad atkal varam šeit analizēt tīklu, pārsvarā tas ļoti maz tīkls, tad ir neliela diametri, un atkal varam skatīties, cik garas trasas, kāda diametri, cik garas, cik viņas izmaksā, kāda ir viņa zudumi, jaudas un šīs te metri cenas. Un šīs te metri cenas ir tas, kas pēc mūsu pieredzes bieži vien mainās atkarībā no sezonas vai no būvnieku alkatības vai tieši izmisuma. Un kad šīs te sadaļas bieži vien jums vajadzētu pārvērtēt un pārbaudīt, vai tas atbilst patiesībā, jo tas ir viens no galvenajiem šiem te input, ko jūs dodat sistēmai un uz kā viņi balsta visu šo te aprēķinu. Ja jums tā kā neinteresē optimālais tīkls, bet jums interesē vienkārši jau konkrētas mājas, tad mēs ejam atkal uz šo te constraints, un tad mēs, ja jums neinteresē, kāds ir optimālais tīkls pie mūsu izmaksām un ienākumiem, bet mums vienkārši interesē kaut kādas iezīmējam vairākas ēkas, mēs gribam pieslēgt šīs 4 ēkas un vienkārši pasakam, ka viņām ir obligāti jābūt pieslēgtām. Un pārējās ēkas mēs varam tā kā atstāt arī kā variantu, tad viņš izvērtēs, ka šīs 4 mēs pieslēdzam noteikti un pārējās, ja tas ir racionāli. Ja mēs gribam vienkārši analizēt šīs 4 mājas, mēs varam pateikt sistēmai, ka pārējās mēs visas iezīmētu tad un uzliktu viņas kā forbidden, tad viņas noteikti nedrīkst pieslēgt, un tad mēs varētu analizēt konkrēti šīs 4 mājas. Tagad mēs varētu ielikt kaut kādu tagad, lai ir interesantāk, kaut kādu tālāku māju, kad šo mums noteikti vajag pieslēgt. Un atkal veicam jaunu aprēķinu. Un ejam uz solution. Jā, mēs redzam, ka tagad mēs redzam, ka noņemsim visus, kas nav tīklā. Mums sanāk, ir 12 ēkas. Mums ir kā viņš pielika šo te vienu ēku klāt. Mums droši vien kopējā rentabilitāte ir nedaudz zemāka, jo mēs pielikām ēku, kas īsti nav racionāli pieslēgt no optimizācijas viedokļa, bet mums viņi ir obligāti jāpieslēdz, jo tur ir kādi īpaši iemesli, kāpēc to darīt. Un, attiecīgi, mēs jau esam dabūjuši jau nedaudz citu rezultātu ar lielāku trases garumu, ar lielāku kopējo ienākumu un patēriņu, bet arī ar lielākām izmaksām, lai šo te, kas ņem vērā arī zudumus trasē. Un, attiecīgi, mēs varam arī pieņemsim, kā izveidot vēl vienu alternatīvo katlu māju, kā opciju, un tad jau mēs ņemtu arī, kad viņš optimizē ne tikai tīklu, bet tad ņemam both, kad viņš optimizē gan supply ražošanu, gan arī optimālo tīklu. Tā, lūk. Man liekas, ka es esmu no visām funkcionalitātēm lielāko daļu parādījis. Tas, ko es īsti nevarētu jums šodien izstāstīt, ir šīs individuālās sistēmas, kā alternatīva, kad sistēma analizētu, kas būtu
kopumā šim reģionam visoptimālākais risinājums vai ieguldījums individuālajās sistēmās, salīdzinot ar izmaksām siltumtrašu izbūvē, pēc tam salīdzinātu individuālo sistēmu, enerģijas izmaksas un ieguldījums pret siltumtrases enerģijas izmaksām, un tad skatītos, kas būtu vislabākais no izmaksu viedokļa, un arī tad var ielikt parametru arī kā izmešu viedokļi, arī no izmešu viedokļa. Tad varbūt kaut kāds risinājums lētāks, bet tad viņš ģenerē vairāk izmešus, un šo te izmešu ierobežojumu arī var ielikt kā būtisku faktoru. Līdz ar to tad sistēma skatīsies, kas ir šis te izdevīgākais risinājums, kā viņi to redz pilsētas mērogā. Bet tik dziļi mēs nerokam, ja mums šobrīd svarīgākais ir saprast, kur mums būtu racionāli koncentrēt savus spēkus uz tīklu paplašināšanu. Varbūt ir kaut kādi praktiski vai vispārīgi jautājumi. Jā, Jūs minējāt, var avotus nomainīt, teiksim, uzlikt saules kolektoru, varbūt tās vēlreiz var paskatīties, kādas tur ir opcijas, teiksim, avota izvēlē vai vienkārši jauda vai cik. Jā, un šīs ir tās lietas, ko es neesmu tā iedzinājies, jo šajā te supply sadaļā tur var dažādas tās tehnoloģijas tā kā pievienot, un jā, arī pat var arī tā kā uzglabāšanas šo te akumulātoru siltumenerģijas pievienot kā pie ražošanas, lai viņš arī to ņem vērā. Bet par šo mēs neesam galīgi spēlējušies un darbojušies, jo mums ir esošās jaudas, kuras mums jānoslogo labāk, mums nav jāskatās uz alternatīvām šobrīd. Tas varētu būt interesanti, kad ir arī mums tajā jāgalā teorētiski kaut kādas domas, reģionos, kur nav vispār tās, teiksim, otras puses sliedēm, kur būtu jābūvē pilnīgi jauns tīkls, tad šis rīks mums pirmkārt palīdzētu saprast vispār, cik tur ir liels tirgus un apjomi un kādas investīcijas būtu tīkla izbūvē jāparedz, un tad nākamais solis jābūt, ka mēs varētu skatīties, kāda veida šīs tehnoloģijas būtu efektīvākas un labākas. Mēs varam nolikt, teiksim, blakus kartē iezīmēt divus supply tos te ražošanas jaudas, katru izvēlēties ar saviem šiem te parametriem, un tad arī šis rīks izvēlētos, kas būtu jēdzīgāks variants. Sakiet, temperatūras grafiku, vai tur, kā, teiksim, tīklā tur arī iespējams ir mainīt, pieņemsim kaut kādu rajonu veidot zemāku temperatūru, un tad viņš attiecīgi rēķina siltums zudumus vai kāds notiek. Šis jau ir inženieru jautājums, kas nav manējis, bet man liekas, ka šeit kaut kādu siltuma profilu, es nezinu, vai tas tīri patēriņa vai varēja arī šos te kaut kādas zemākas temperatūras regulēt kaut kādos vietās. Man liekas, ka to varēja darīt, bet es negribu tagad samalot. Man liekas, ka kaut kur bija gan plūsmas, gan kaut kādas temperatūras varēja kaut kur mainīt. Mēs tā kā pamatā izmantojam tos standartu, ko viņi tā kā izmanto no klasiskām siltumapgādes sistēmā, ko viņiem tur partneri iesniedza kā vēsturiskos patēriņu datus, uz tā viņi arī balstītos te no standarta default šīs te vērtības. Es vēl redzu, ka bija, man liekas, tas jautājums, kā pieliklāta zona, piemēram, netika tik daudz iezīmēts. Ja vēl tas ir aktuāli, tad ja kartē vispār nav iezīmēts kaut kāda zona, ko rādīja, kas ir pelēks, tad jums jāveido no jauna karte. Tā, mēs aiziesim kaut kur pilsētas malā. Jā, reko arī beidzās, līdz ar tējienu beidzās, viss, kas ir iezīmēts. Ja jūs gribat kaut kādas analizēt citas zonas, tad jau viss jāsāk no jauna, jāiezīmē tas lielais kvadrāts vai kartē,
kurš tad ievilks to pilsētas daļu, kas jums interesē, un tad šiem te multipoligoniem vai ar to pašu kvadrātu, tad jūs jau varat iezīmēt atkal iezīmēt, ka šī ir tā zona, ko jūs gribat skatīties, jo spiežot to C pogu, ja tie konstrēņi skatā, tad viņš rāda šīs te korektās krāsas. C tad ir šis te, kad viss ir iespējams, varam slēgt, varam neslēgt, obligāti jāpieslēdz sarkans un baltais nekādā gadījumā neizmantojam šo modelī. Vienīgais, ja es tad ieteiktu zīmēt šos tā arī, ja jums interesē atsevišķi tīklus, vienmēr taisiet katram atsevišķu projektu, jo tagad sanāk mums jau ir 3 zonas iezīmētas pilsētā, un viņš tā kā optimizē visas 3 rēķina, un tad jums grūti varbūt izdarīt secinājums, tad viņš tā kā iedod šo rezultātu par visām 3 zonām šajā gadījumā, un līdz ar to mums ir tagad grūti analizēt katru atsevišķu, jo mēs tagad nevarēsim saprast, kuras mājas ir kurā ēkas ir kurā zonā. Līdz ar to būtu katrai zonai, ja jūs taisat aprēķinu, jūs taisat atsevišķu projektu ar atsevišķu nosaukumu. Jo tas projektu skats īstenībā, man jums būtu priekšstats, tur, kur ir, teiksim, es esmu spēlējis visu kaut ko, un tad es varu ieiet kaut kādā projektā, un tur jau tajā projektā ir vairākas kartas iekšā, kuras pēc tam varu vērt vaļā un skatīties, kas tas bija aprēķins. Līdz ar to nav tā, ka jums katreiz kaut ko pārēķinot, ka vienā kartē spēlējoties vairs neko nevar saprast, ka labāk taisiet par katru atsevišķu projektu un būs pēc tam viegli varēs atrast, tikai vajag attiecīgi nosaukt, lai pēc tam nepārprotami, par ko tas ir. Varbūt ir vēl kādi praktiski jautājumi. Es arī iesaku izmantot šos te shortcutu saucamos, kad ejat constraints sadaļā, iezīmējat un ar C burtu ļoti ārti, lai nav pelē jākšķina, jūs varat uzreiz to zonu mainīt uz vēlamo, jo īstenībā tas var ļoti mainīties atkarībā no situācijas. Ja jums interesē tiešām optimālais tīkls un jūs domājat, ka jūs ļoti korekti ievadījuši visus šos datus par izmaksām, tad droši vien jēdzīgāk ir likt šo te optional, kad viss ir iespējams un pasaki rīks, kas ir labākais tīkls un kāds man būs patēriņš. Un tad attiecīgi var koriģēt ar kaut kādām atsevišķām ēkām, labojot viņus šos te kādas jaudas nepieciešamās vai patēriņš, jo jūs zināt, ka dzīvē situācija ir bišķiņ savādāk nekā Rīgas ir pieņēmis. Un ir kaut kādas vietas, ka jūs zināt, ka tur nedrīkst šķērsot, ka tas nevar iet, ka ja tur ir kaut kāda īpaša situācija, kāpēc tur nav iespējams, varbūt ir pašvaldība nesen nomainījusi segumu un šo ielu nav iespējams šķērsot, tad attiecīgi kaut kādu posmu tuvākos gadus, līdz ar to jāskatās kaut kādi apveceļi. Un ja jūs saprotat, ka apveceļi šajā kartē nav jēdzīgi iezīmēti, tad ņemam šo rīku un zīmējumu no kaut kādas, teiksim, no šī krustojuma. Saprotam, ka mēs varam iet kaut kādā šādā veidā. Apiet kaut kādu, teiksim, zemes gabalu. Un attiecīgi uz rīks uzreiz pēc tam pārēķinās, ņemot vērā šos te jaunos iespējamos ceļus. Un es vēl gribēju piebilst, ka katrā ziņā tas varbūt jau tika minēts, jā, kad vismaz šobrīd šis rīks ir pa velti, jebkurš var iet iekšā, reģistrēties un mēģināt un spēlēties, varbūt reprezentēt savas pilsētas tīklu. Un vismaz šobrīd solīts, ka 3 gadus, tā kā tas ir bijis Eiropas projekts un izstrādāts par Eiropas fondu naudu, tad vismaz 3 gadus tas būs pieejams un vajadzētu būt, ka bez maksas. Varbūt pēc tam kaut kas mainīsies vai kā.
Jā, jo tā galvenā problēma ir, ka šie te solver serveri, kas veic tos aprēķinus, viņi ir diezgan dārgi un viņam jāveic diezgan pamatīgas kalkulācijas, un šīs ir vienas no izmaksām, un tur ik pa brīdim jāpieskat, un tad tādā plašā un garā termiņā skatoties jautājums, kurš to visu darīs un kurš par to visu maksās, un tā kā aicinu izmantot, kamēr tuvākos 3 gadus, kamēr viss ir bez maksas un ļoti vienkārši bez īpašām reģistrēšanām vienkārši uztaisiet savu akauntu un varat spēlēties. Un šie apmācības video ir kaut kas neskaidrs, ir diezgan, kā jau es teicu, praktiski ievirzi. Ir arī tā, ka mums kolēģis viens Igaunijā ņēma vecpilsētu, bija ļoti laimīgs, viņš ietaupīja ļoti daudz laika, protams, viņš pēc tam arī viņš kaut kādas lietas, kas rīku lietojot un darboties izstrādes procesā likās ļoti vienkārši, bet dažreiz pietiek, kad kāds pasaka vienkārši, ka to var izdarīt, tad nezinu, klikšķinot to vai izdarot tā, un tad viņš arī nesot šī rīka izstrādes tā kā procesā jau diezgan ātri saprata, viņam bija tikai pāris tur precizējoši jautājumi par kaut kādām niansēm, un viņš jau viņu izmanto un priecājās. Jo arī minēja vienu pašvaldību, kad mums stāstīja, kad viņiem kaut kādai nelielai pilsētai taisīja nelielam pat ciematam taisīja kaut kādu modeli, kādas varētu būt siltumtrases un vispārējais. Viņam paprasīja kaut kāds 20–30 tūkstoši eiro, un viņi saprata, jautājums bija, kur mēs bijām agrāk, ka viņa varētu, tā meitene bija inženieri, ka viņa saka, es būtu pati šo izdarījusi, un mēs jau varētu izdarīt kaut kādus pirmreizējos secinājumus pašā sākumā un netērētu šos te līdzekļus, jo īstenībā varbūt viņi nonāktu tieši pie tiem pašiem secinājumiem, bez tik dziļas detalizācijas, ko piedāvā šie te konsultanti. Varbūt ir vēl kāds jautājums? Jā, es varbūt atstāšu, man te jautā, vai neliela konsultācija var sarunāt. Ja ir kaut kāda, jo es saku, es neesmu inženieris, ja jūs raksiet ļoti dziļi tajās opcijās, tad es nevarēšu palīdzēt, bet ar šādām te līmenī, kā šodien stāstīju, tad es noteikti varu palīdzēt, jo ir dažreiz kādas nianses, ko grūti tur saprast. Es aizsūtīšu savu e-pastu. Tā kā es teikšu godīgi, ka mēs no sākuma to rīku bijām bišķi nolikuši malā, jo mums bija kaut kādas darba specifika uz konkrētiem kaut kādiem industriāliem objektiem, kur ir viens atzars, ir viens patērētājs, līdz ar to mēs kopā ar inženieri ātri varam sarēķināt un izdomāt, kādas būs izmaksas un patēriņus. Tīpaši industriāliem objektiem šīs specifikas, šis rīks diezgan objektīvi nevar noteikt, kāda veida klients konkrētā industriālā objektā, jo mums ir pašiem pieredze, kad nomainoties īpašniekiem vai nomniekiem kaut kādā ēkā, patēriņš var mainīties, 30–40%. Bet tā, kad mums šobrīd tieši ir uzdevums par šīm privātu mājām veikt izpēti, tad šo rīkus izmantoju ļoti daudz, jo tas ļoti ātri ļauj pateikt, teiksim, vadībai augstākajai par to, ka šajā reģionā ir tik privāta mājas, aptuvenais patēriņš tāds, trases garums tāds. Izskatās, ka mums tas atmaksāsies, 5 vai 25 gados, un vai mēs tagad rokam dziļāk vai nerokam, tad attiecīgi izejot no tā, jautājums, vai mēs veltam jau pastiprināt resursus dziļākai izpētei konkrētajā reģionā. Un arī, ja mainās kaut kādi apstākļi, vai mēs zinām, ka kaut kas būvēsies, mēs varam ļoti viegli pievienot šīs te jaunās patērētājus, vai mēs zinām, ka ir kaut kādas mājas, kas ir tikko veikušas rekonstrukciju esošā sistēmā, un viņi noteikti neslēgsies, jo viņi investīcijas ir veikušas, un mēs viņus vienkārši izslēdzam ārā no modeļa un rēķinam no to, kas jau ir ar augstāku potenciālu pieslēgties pie trases. Mēs laikam arī būsim patvēlēto laiku izmantojuši. Jā, ja jautājumi vairāk nav, tad
Laikam jāsaka liels paldies Valdim, vislielākais, tiešām liels paldies par izsmeļošo stāstījumu, un ja vēl kādi jautājumi radīsies, tātad Valda e-pasts ir čatā parādījies. Jā, mums šeit vēl viens paldies Valdim. Jā, Un paldies. es gribēju vēlreiz atgādināt, ka tātad gan Termos projekta mājaslapā, gan ZREA mājaslapā ir šī informācija par 10. decembri. Ja jums ir interesanti vēl paskatīties, kā citas pilsētas dažādas šādus projektus, modelēšanas projektus ir gatavojušas, un nu, tiešām varu ieteikt izmantot šo iespēju 3 gadus, kurā ļoti labi var prezentēt gan siltumtīklus, gan izmantot dažādiem attīstības scenārijiem. Un liels paldies klausītājiem, liels paldies par jūsu jautājumiem, un uz tikšanos nākamreiz. Jā, liels paldies visiem. Paldies. Tā.